Dacīt, esmu apņēmies. Tev to apsolījis. Es došu tev visu pasauli. Tikai, ja tu būsi šeit, šobrīd, es tev došu pasauli pie tavām kājām. Pagriezies. Zini, cik ideāli pildināt sievieti. Es negribu klausīties. Nu, pastīsimies, cik Emīlam ir reakcijas laiks. 50, man liekas. Būs sliktas divas. Čau, jo. Viens būs pēc man 12 liekas. O, jo, haidiet. Labi, lai ir draidz. Beigts. Drusciņi ātrāk. Lūk mums 8. Bet, jā. Mēs esam izstādē. Mums ir jāstaigā pa ūdenī. Rīktīgi krūti. Ha! Globālā sasilšana. Izstāde staigājot pa ūdeni. Kas kāds putas? Rīktīgi krūt. Pirmoreiz mūžā atrodos izstādē, kur man ir dzelteni kumīnieki, un es bradāju pa ūdeni. Vienkārši milzīgi izmēra ledus gabals. Jā. Leo, dzīve paiet rusikos un gumīniekos. Fui, pretīgi. Tas ir tā kā spicē bija iesaldēts, cik tur bija 10? 20 bija iesaldēts, jā, tādā klucī. Un tad bija tāds jāskatās. Tas, kas viņu dabūna ārā, tas viņu var dabūt. Nu, ne. Tad tur visi nāk ar pēdiem un būtu vēl. Emīl, pastāst kaut ko. Mazliet vēsu sajūtu kājām, kas ir ļoti atsvaidzinoši. Un katrā ziņā nepaklūpie. Man jau var visu laiku bail, ka man telefons vienā brīdī neizkrīt. Es viennozīmīgi varu pateikt, ka šis ir labākais muzejs vai izstāde. Es nezinu, kādas esmu redzējis savā mūžā. Jo šeit viss ir riktīgi krūti. Tikko mēs īstenībā ienācām te aizmugurē ir vilcienu durvis. Bet nu tas ir tā. Mēģināsim. Es nāku! Pēc, kur tu liec? Das. Es pirmo reizi sastopos ar tādām lietām, kas ir mazliet tagad no filmām izņemtas. Armand, tu esi fiziķis, pastāst mums kaut ko. Emīl, pastāst par šo izstādi. Te ir bišķiņi sci-fi viss. Visi apsties kādu rīteni cilvēku sevi un skatās vidīgus. O, jā. Un sīči nevar izlīst no magnetiskās rezonances aparāta. Vai kaut kā tam līdzīgi. Emīlam bildēs smadzenēs. Atradīs valriekstu. Šeit man jautā visāds jautājums. Kaut ko viņi ar mani skeletu čakarējās. How would you like to be compensated for your work? How would you like the spare organs you are given to be manufactured? Mēs esam kaut kādā mistiskā gaisa kuģī un kaut kur lidojam. Šobrīd mūs riktīgi šūpo. Emīls jau gatavojās vemt. Protams, čakarēs smadzenes. Mēs esam pievienojušies gaisa kuģim. Mums tīrina.
Tāds ir mūsu lidošanas ātrums. Mēs mazliet plaši esam atcēt to braukšanas ātrumu. Nav kāds tā radars nespēj saprast neko. Tā mums pēc garās pastaigas tagad visiem ir tējas pauze pie galdiņa. Ļabi, mamma! Uzkāpšu! Man liekas, ka sīčiem ir šitāds sajūta, jā? Es nezinu, baigi giganti tad. Nē, nu tik tā kā mēs Labi, īsti rezumējums par to. Kā jums patīk šī izstāde? lieliski. Ar mans? Nekomencē ar mums? Tacīt? Kā tev patīk izstāde? Mums jau viena meitene jautāja, mēs visi viņai izstāstījām. Jā, papēc viņiem mēs izstāstījām. Porši! Labi. Jej, mēs esam atnākuši līdz Akmens baznīcai. Pārmaiņas pēc vajadzētu iet paskatīties. Klīnas baznīcai, nu vienalga. Pilnīgi nosacījums, ja tu esi cīm. Nu, bet vienam pašam vienam interesanti iet. Jā, Līga, man las morāli visu dienu par šito. Oi. Tikko mums sanāca dzirdēt daļu no tādu mazu fragmentiņu no šeit skanošā koncerta, kas noteikti bija par godu Lieldienām. Obligāti jānoskaidro, kas tas tāds bija. Noteikti apsīsimies plakātiņu lejā. Bet, nu, pušamo instrumentu orķestris, ansamblis nē, bet orķestris ļoti skaisti un veiksmīgi nospēlēja. Tā kā tālūk izskatās šī skaistā baznīca. Lai arī te ūdeniņš. Jā, to mēs vēl atradīsim. Mēs esam pie slavenajām Sibēlijusas tabulēm. Bērģelēm, nezinu. Cik tur? Nē, šitik arī bija. 600 trubs vai ne ir? Tā bija rakstīts aprakstā. Bišķi Nē, jā. neizskatās. Kaut gan. Manā rajonā viņas būtu nozāģētas un atdotas metāla lužņos. Jā, ir pašais ar metālu izāģēts. Jā. Jā, skaisti. Tas ir izāģēts. Man galīgi aizkrīt auss. Mēs pēdējais moments mūsu kopīgajā pasākumā. Mēs bijām Serēnas ūdens atrakciju parkā, tā aiz muguras mums ir kalns. Diemžēl viņi man pametīs drīz. Pēc 2 stundām es būšu atkal pilnīgi viens. Un vēl mums ir ēdienu paģies, jo šeit nežēlīgi labi varēja pieēsties. Un tas bija, jā, mēs ēdām 2 reizes. Un tas bija iekļauts biļetes cenā. Halo! Un atkal kārtējo reizi man ir jāskatās, kā viņi aizbrauc. Atstāja mani vienu šeit. Pilnīgi. Viena problēma, viņi nezin, kura osta viņiem īsti ir, viņi brauks no Haļava. Nu, gan jau, ka viņš šovakar vēl atgriezīsies, es ceru, bet varbūt arī nē. Tā nu viņi, diemžēl, aizbrauc. Un mūsu šīs nedēļas piedzīvojums, šīs nedēļas nogales piedzīvojums ir noslēdzies. Un atkal es palieku pilnīgi viens. Atā.